Esiet sveicināti, lai žēlastība un miers no Dieva Tēva un Jēzus Kristus. Šorīt pavadīju laiku lūkšanās ar Dievu, un iesākot lūkšanu, man palika tik slikti, kad, tāds sajūts, gandrīz jādara pašnāvība, tās domas, jādara pašnāvība, ļoti slikti. Un tajā brīdī, tad, kad man palika slikti, Dievs sāka runāt par to, kad tu nevari sludināt tikai par to, ka cilvēku dzīvēs, ka tu nevari sludināt tikai to, es piedzīvoju savā dzīvē klātbūtni, viņa tuvums, viņa klātbūtne, bet citi savās dzīvēs viņa klātbūtni un viņa tuvumu nepiedzīvo. Un viņi nepazīst Dievu tuvumu, un viņi nepazīst Dievu klātbūtni savā dzīvē. Un tev, Armand, praktiski ir jāved cilvēkus Dievu klātbūtnē, jāmāc, kā lai viņi piedzīvo, jo piedzīvo Dievu klātbūtni un Dievu tuvumu savā dzīvē, jo mums ir labi, un mums reizēm liekas, ka arī visiem cilvēkiem apkārt ir labi, bet tas tā nav. Jo tik daudz cilvēku cieši sāpes, tik daudz cilvēkiem ir krūti, ir smagi, un man vēstulē Efeziešiem ir divas lūkšanas. Pirmā ir, lai Dievs savā godības bagātībā dotu gudrības un atklāsmes garu, un otra, tālāk šī lūkšana turpinās, un otra lūkšana ir, lai tas kungs savā, otra lūkšana ir tāda, kad es lūgtu ceļus viņu priekšā, ka ikviena cilts debesīs virs zemes dabū savu vārdu, ka viņš sūta savu garu un dara stipri iekšējo cilvēku, un ka ticību turot, Jēzus Kristus mājo manī, un es iesakņojos viņu Jēzu, ka es iesakņojos Jēzu Kristu un stāvu stipri mīlestībā, un ka es līdz visiem svētajiem spēju aptvert kāds ir garums, platums, augstums un dziļums, un izprast viņu mīlestību, kas daudz pārāk par katru atziņu. Bet viņš darbodamies manī ar savu brīnišķīgo varu spēj darīt daudz vairāk nekā lūdzu un saprotu. Un es šodien saprotu vienu lietu, kad mums katram ir savs cilts koks. Un šeit ir rakstīts tā, lai viena cilts, debesīs un virs zemes dabū savu vārdu. Tas nozīmē arī debesīs ir ļoti svarīgs viņa vārds. Un debesīs mēs dzīvojam, arī cilvēki tur debesīs dzīvo no viņa klātbūtnes, no viņa tuvuma. Un Dievs ir viņa dzīvības avots, Dievs ir viņa mīlestības avots, Dievs ir viņa miera avots debesīs. Protams, tur vairs nav bēda, nav asaru, nav ciešanu. Bet tur arī vajadzīgs vārds, un šeit virs zemes mums ir pirmām kārtām. Šajā lūkšanā rakstīts, ko es lūdzu arī, kad, lai viņa vārds ienāk mūsu sirdīs, lai viņa vārds ienāk, lai mēs devojam vārdu no viņa. Tad otrs, ko Pāvils lūdz, lai viņš dod savu garu, lai viņš sūta savu garu un dara iekšējo cilvēku stipru. Tad trešā lieta, ko apostols Pāvils lūdz, lai Jēzus tur ticību mūsos. Lai Jēzus tur ticību mūsos. Tad ceturtā lieta ir tā, kad Jēzus tad ienāk mūsu sirdī, tad, kad mūsos ir šī ticība, viņš ienāk mūsu sirdīs, un mēs viņā iesakņojamies. Bet Jēzus ir tas, kas to ticību. Un tālāk ir rakstīts tā, lai mēs piepildamies ar viņu mīlestību. Jo tad, kad mūsos ir ticība, un kad Jēzus mājo mūsu sirdīs, ka mēs viņā iesakņojamies, un tad sāk plūst mīlestība mūsos. Tad sāk plūst viņa mīlestība. Un šajās 2 stundās, ko es lūdzu, lai kungs piepild man ar mīlestību. Piepild man ar mīlestību pret cilvēkiem. Piepild ar mīlestību pret cilvēkiem. Piepildi, kungs, ka manī ir šī mīlestība. Un ka es līdz visiem svētiem atver kāds garums, platums, augstums un dziļums. Tad es izprotu daudz dziļāk Dievu. Viņa atziņas, viņa mīlestība, viņa gaismu, viņa dzīvību, viņa prieku, viņa mieru, kas vairāk saprotu, izprotu. Un tālāk ir rakstīts, kad mīlestība ir augstāka par katru atziņu, ka mīlestība ir augstāka. Un es saprotu to, ka, ja es sludinu, man pirmā doma ir tā, vienkārši man ir jābūt šai koncentrācijai uz to, ka cilvēku otrā pusē manis saprastu, un lai viņi arī piedzīvo Dievu klātbūtni, lai viņi arī piedzīvo Dievu klātbūtni savā dzīvē, un ka man ir jāsludina pa praktiskiem soļiem, lai cilvēks iegūtu Dievu klātbūtni, un lai savā dzīvē, un lai šīs ciešanas aiziet projām no viņa dzīves. Un lai Dieva mīlestība piepilda cilvēku sirdis un viņa klātbūtni, jo es, piemēram, arī varu vadīt draudzi un priekšā raustīties garīgās konvulsijās, bet kas no tā, ka draudze nepiedzīvo to? Un
man, ja es sludinu, man galvenais arī šajā internetā, es saprotu Dievs to, kur runāju manā sirdī, ka man svarīgi ir, lai cilvēks, arī viņš piedzīvo Dievu klātbūt, arī viņš piedzīvo Dievu tuvumu savā dzīvē, un ka Dievs nav tālu no viņa dzīves, ka Dievs ir tuvu viņam. Un šīs lūkšanas ir aprakstīts to, ko es iepriekš teicu, ja vēstule Efeziešiem, jūs varat izlasīt, tā ir ķēnišķīga vēstule, tā ir brīnišķīga vēstule, un mums tas ir jābūt mīlestība pret cilvēkiem. Un es zinu, ka pēc tā man jātiec pēc mīlestības. Es nevaru dzīvot tikai pats sev, jo to Dievs runāja man šajā rītā. Un es to gribēju dalīties. To, ka man ir jāmīl cilvēku, kuriem vairāk un vairāk. Arī tad, kad tu raksti atziņas, tev ir jādomā par to, ka ne tikai šī atziņa tev sagādā prieku, bet tas, kas to atziņu lasīs, arī viņš to piedzīvo un saņem to prieku. Tev par to jālūdz. Tev par to ir jālūdz karsti, lai cilvēks saņem arī Dievu klātbūtni un Dievu tuvumu savā dzīvē. Jēzus Kristus vārdā.